tālāk, es gribu aiziet līdz kādam klosterim. Nē, esmu bijis, bet es domāju, ka svētceļojuma laikā tā būtu svētīga lieta, ka tomēr izdarīt. Un tur jau lejā tālumā var redzēt, tur arī ir pilsēta. Tas ir viens posms, tad no tās jau tur vairāk ir 4-5 kilometri apmēram līdz klosterītim. Bet te ir tāda skaista vietiņa, kas, es domāju, ir vērts nedaudz apstāties, nedaudz varbūt atpūsties, apēst kādu šokolādes gabaliņu, tā lai garšīgi spēku tālāk iet un iesim tālāk. Bet te ir tāds skatu punkts, aiziešu paskatīties, kā tur izskatās, ka tālāk būs. Jā, skaisti. Rekur, tātad jūrbi vienā pusē, otrā pusē, kā var redzēt, lielie kalni. Vēl vakar dienas sākumā te kalni likās tik tālu, tik neaizsniedzami. Bet nu jau redz, tas jau viņi ir. Tikai atliek nerāpties augšā. To gan nedarīšu. Bet viņiem sanāks apiet apkārt. Gabalts, protams, ir ko iet. Vakar apmēram sanāca, ka sareiķinājām, ka līdz Santiago ir atlikuši vien kaut kādi 460 km. Man liekas maz, jo bija jau sākumā 860 gandrīz vai. Bet, nu, vienalga. Tas mums ir tikai jāiet. Ir apmēram kopumā dienu laikā. Es reiķinu apmēram kaut kāds nepilnas 20 dienas, varbūt tās 18. Jā, varētu būt apmēram tā. Tas viss atkarīgs, kur ceļu izvēlēšos. Vai nu uz Koste vai Primitivo. Primitivo iet pa vidieni, Koste atkal iet pa jūras malu krastu. Ai, kāds skaisti. Kāpēc nepriecājās? Ne? Nu, lūk. Bet līdz tam vēl ir jāiet. Es domāju, kādas 4 dienas. Es domāju, līdz tam brīdim, kad izšķirās, uz kuru pusi iet. Jo tad jau izdomās paskatīšos, ko cilvēki saka, ko meitenes arī, kas tur lejā ir. Mēs pašķīrāmies tālāk, ka tas vien nevar iziet pabaudīt. Jo tieši tas, par ko tas arī ceļojums ir, vai tad ne tā? Esmu klāt, kāpšu augšā un jākāpj augšā. Tad jau skats pavērsies, man liekas, varētu skaists. Un izskatāmies, kas mums tur patiek augšā. Lai cik viegli augšā kāpj. Tas vēl sākumā bija tik grūti. Kur ir pilsēta? Tur kalni. Līdz tā ir aiziešu, tur ir palikuši kaut kādi nepilni 4 km, domāju, ka 3. Bet tur kalns ir tikai lejā, tagad tur būs viegls kāpiens. Tālāk te ir kur jūriņa. Jāiet vēl kaut kāds 20 dienas, tātad bišķi mazākas, kā es teicu, 18, jāiet tālu. Tagad ir tas brīdis pienācis, ka sajūts ir vienkārši fantastisks. Atliek tikai iet, protams, nedaudz nogurums. Vakar mēs nogājām 38 km, kas ir ļoti daudz. Bet šodien jau ir atkal viss kārtībā, tikai čāpošanas vaina.